Vakar! Vispirmkārt, es jūs visus apsveicu ar to, ka jūs esat Starptautiskā folka mūzikas festivāla Kursmītas Maliņa 5 gadu jubilejā. Jūsu klāt esamība mums ir ļoti svarīga. Un es gribētu sākt ar to pašu, ar ko es iesāku dienas koncertu pulkstenes 3, kad skatītāji bija mazliet mazāk. Un es gribu nolasīt vienu lielu skaistu runu. Un šīs runas virsraksts ir labvēļi. Ir tādi? Tie kuri ir atdevuši daļu no sava biznesa ienākumiem, daļu no sevis droši vien jau, ka man bija ļoti, ļoti patīkams sarunas ar šiem cilvēkiem, kuri ir devuši ārtavu, lai tas viss mums notiktu. Un pirmām kārtām es noteikti gribu minēt Slāmas kultūras pili un direktoru Ivānu Berdauska un, protams, arī Džuks un Slāmas pagastu pārvaldi, Visvalds Vitgensons, kurš arī bija par dienas koncertu, jo Slāmas kultūras pils mums ir vienkārši iedotā. Tas nozīmē, ka mēs nemaksājam ne īri, ne par elektrību. Paldies tam, ka es sapratu šo situāciju. Tad es noteikti minēju 4 cilvēkus. Es nezinu, ja tie cilvēki ir zālē vai viņu pārstāvi ir zālē, esiet gatavi, jums būs ļoti patīkams brīdis, būs jānāk uz skatu, bet tas būs mazliet vēlāk. Un tātad es noteikti gribu minēt tādus vīrus kā Jāni Apsi, Vladislavs Budāns, Juris Bukš un Alts Limānskis. Šie 4 uzņēmēji vai uzņēmumu vadītāji vai īpašnieki vai izpildu direktori, kuri apspriežoties ar savējiem ir sapratuši, ka tas ir jāatbalsta. Tātad šie uzņēmumi ir, ko lai saka, atdevuši savu naudu, baigiem maleči. Tad noteikti ir jāpiemina SIA MC. MC, tas ir Modras Cīrulis, un tie benzīna tanki, jā, tātad tie, kur mums draugiem no Lietuvas. Es visu laiku būtu teicis pielies mašīnu, bet nesen noskaidros, ka viņu mašīna darbojas uz gāzi, tātad jāsaka piebūtīs mašīnu. Tad mums ir noteikti kafēnīca, kas atrodas šeit pēc Slāmas kultūras pilī, individuāls uzņēmums Raima un Raima Segleņa, kura mums uzklāja ļoti patīkamu kafijas galdu, un mūziķi visu laiku jūtās ar pilniem vētriem. Noteikti ir jāmin 3 izdevumi, 2 avīzes, 1 izdevums, tā es šodien nosacināju, Tukuma ziņotājs, neatkarīgās Tukuma ziņas un Džūkstes un Slampes izdevums, kurā bija informācija par to, ka šodien būs festivāls. Noteikti es gribu personīgi paldies pateikt Dacē Lebedai, Tukuma kultūras nama direktorai, kura man ļāva izmantot savus kopētājus un datoru un visu kaut ko, lai daudz ko dabūtu vēl gatavu. Un noteikti Rīgā hostelis Franks, jeb Franks. Tātad tā ir vieta, kur mūsu ārzemju viesi nākamā nakti atradīsies. Es nevaru teikt, ka gulēs, jo kas to lai zina, vai viņi tur gulēs. Bet patiesībā lielākie sponsori ir folka mūziķi, dziesminieki, bardi, kuri to darbu dara aiz mīlestības, darbu aiz atlīdzības un patiesībā iegūtu ne tikai to, ka viņi atbrauc un nospēlē, nodzied un aizbrauc, bet iegūta visu savu mīlestību, visu savu lielo darbu. Paldies visiem kopā! Tā, un tātad kā pēc tradīcijas, šis ir lielais koncerts. Pēc tradīcijas tātad koncertā piedalās folka mūziķi, dziesminieki, bardi, sauciet kā gribiet, var arī par mīlestību, un dzejnieki. Dzejnieki tātad runās dzeju. Es saprotu, ka šeit būs arī kaut kāds interesants lietas, arī, par kurām es vēl īsti neko nezinu. Un es domāju, ka mēs varam sākt. Un kā pirmos skatos es aicinu, es teikšu savu kolēģi, jo mēs šodien nodarbojamies ar ģitāru spēles mācību. Tātad Normons Priednieks no Talsiem.
Patiesībā aplaudēt var tik ilgi, kamēr sāk dziedāt. Patrenēsimies ar to tā, ne? Labi. Nākamot, es vienmēr visiem uzdod kaut kāds stulbs jautājums. Tātad, cik gads tu spēlē ģitāru? Es zinu, ka tu pēc izglītības esi kordiriģents. Es kaut kāds 7. klasē sāku interesēties par ģitāru. Tā ir laikam tā klupšanas, tas laiks es arī 7. klasē. Tā, un tas, es nejautāšu tagad, es viņam uzdevu citu jautājumu. Es prasīju, cik ilgi, cik sen. Viņš man saka, no 7. klases. Tagad man ir jāzina, cik tev bija gadi 7. klasē, cik tev tagad gadi, jāatņem to visu, jāsareizina, jāizdala, un te es zināšu atbildu uz savu jautājumu. Ok, tu spēlē gan ilgi, un tev ir fantastiski. Tev ir fantastiski studija N klausulas, kas darbojas, kurā spēlē, kā teica, gada laikā apmēram 50 cilvēki, un tas nav katram mācīt atsevišķi, bet es viņu sauc par ģitāristu kori. Ģitāristu kurs ir bijis vairākas reizes Tukumā uzstājies, un es pieļauju, ka daudz kur citur Latvijā, protams, bet es vienkārši esmu to redzējis, pieļauju, ka vēl kāds ir redzējis. Un lai tev labi skan. Paldies. Andris Priedītis, Dars. Dars skanēja no Dieva pieskārienā. Dars skanēja no Dieva pieskārienā. Kā skan vien tad, kad pārskrējas mājas. Kā skan vien tad, kad pārskrējas mājas. Skanējam no Dieva pieskārienā. Tas skanējam no Dieva pieskārienā. Kā skan vien tad, kad pārskrējas mājas. Kā skan vien tad, kad pārskrējas mājas. Dars dziedāja, dars dziedāja, dars dziedāja, dars dziedāja. Stāvēja kā balta ziedu siena. Tas stāvēja kā balta ziedu siena. Prieks bija šeit, kas mažām pildīts gars. Prieks bija šeit, kas mažām pildīts gars. Tas ziedēja, tas ziedēja, tas ziedēja, tas ziedēja.
vēlos nodziedāt, ir dziesma ar Māras Zviedras tekstu, dzejniece no Rīgas, Durvis. Es esmu bērns tumšā istabā. Es esmu bērns tumšā istabā. Meklēju durvis, līdz izmisumam, Es esmu bērns tumšā istabā. Es esmu bērns tumšā istabā. Meklēju durvis, līdz izmisumam, Es esmu bērns tumšā istabā. Es esmu bērns tumšā istabā.